Uzņēmums ir SIA Baltic Tourism Agency. Uzņēmums radās diviem studentiem, apkopojot idejas par to, ko mēs varētu nodarboties, kaut ko pašu savu veidot nākotnē. Un saistībā ar to, ka es esmu beigusi Liepāju turismu vadību un arī maģistrantūrā studēju uzņēmējdarbības vadību, tad izdomāju, protams, ar turismu saistīt šo uzņēmumu. Un uzņēmums nodarbojās ar turismu pakalpojumu sniegšanu, komplekso turismu pakalpojumu piedāvāšanu. Mēs piedāvājam pakalpojumus gan vietējiem turistiem, gan arī turistiem no ārvalstīm, tā kā elastīgi esam šajā ziņā. Sadarbojamies arī ar dažādām viesnīcām Baltijā, pēc manā uztverē vislabākajām viesnīcām. Līdz ar to varam piedāvāt nakšņošanas pakalpojumus. Sākotnēji mērķis veidot uzņēmumu bija tāds, ka mēs strādāsim vairāk ar ienākošo turismu, piedāvāsim ārvalstu turistiem iespēju ceļot Latvijā, Baltijā, bet dzīve rāda, ka vajag tomēr arī sūtīt mūsu cilvēkus ārpusē, protams, ar atgriešanos, aizsūtīt paceļot. Tā kā mērķis ir būt sākotnēji labākajiem savā rajonā. Mēs varam šķiet, esam vienīgie saldo. Pagaidām esam diezgan sīki izstrādājuši par Latviju maršrutus, arī par Lietuvu, Igauniju, protams, standarta maršrutu Sāremu un tā tālāk. Latvijā skatāmies tā, kur nav tāda standarta, piemēram, ir tur Rundāls pils, bet jā, arī ceļojums Rundāls pils, tad paskatāmies blakus, kas mums tur tāds interesants. Pēdējais, kas man patīk jaunums, ko mana praktikante ir izveidojusi tādu ceļojumu ar kuģīti, koku kuģīti aizbraukt no Rīgas uz Saulkrastiem, tas tāds arī unikāls piedāvājums, uzvelt buras, var stūrēt un, ja grib, arī var nakšņot uz kuģīšu. Lai būtu iespējami bagāts ceļojums, nav jāceļo tālu. Baudi Baltiju ar Baltic Tourism Agency.